Sveiki! Neliels ieskats manā darba kabinetā. Kaut kāda lauksaimniecības zeme, uz kuras nekas nenotiek un ko ar viņu darīt. Tad lauksaimniecības zeme, kur izskatās auga nātris un vēl kaut kas. Grāvs ir samērā slapš. Un būtībā šobrīd nekāda izmantojuma viņām nav. Un tad tāds samērā prātīgs veiks tomēr būtu saprast to, ka ar mūsdienās ar lauksaimniecību šeit neviens vairāk nenodarbosies un viņu apmežot. Droši vien kā prātīgākā kultūra, tā kā te ir samērā slapš, būtu stādīt melnaugsni. Tā vismaz kāda zemē būs vērtība un izmantojams. Un reizēm mēdz būt tādas pavisam mažas pļaviņas, tādā meža ielokā ir pat nepilns hektārs. Un ir noteikti skaidrs, ka te lauksaimniecība nebūs. Kaut kādi kārkli ir kaut kur par malām ir, ar malām ir melnaukšņi. Tas liecina par to, ka tā pļava ir slapja. Iespējams, ka kādreiz tā ir bijusi sausākā vieta. Un pēc veģetācijas te var redzēt te kaut kādas nātris un kaut kas tam līdzīgs. Te noteikti ļoti auglīga augsne. Protams, ir jautājums, daba ir interesanti, ka tā saimniekošana te ir pamest kaut kāds pārdesmit gadus atpakaļ, bet ar kokiem nav apaugusi. Noteikti cilvēkam tev jāpieliek būt kāda savu roku. Un būtībā tas ir jāsagatavo augsne. Visreālāk ir ar pacilām sataist pacils un sastādīt melnaukšņus, un tad arī zemē ir tādas jēgpilnas pielietojums, jo tāpat ātrāk vēlāk kaut kāds mežs jau te uzaugs.